Sveiki, mīļie draugi! Parunāsim šodien šajā video par augšām celšanas spēku un kāda tam ir nozīme šodien katra mūsu dzīvē, ja mēs jau saucam par ticīgajiem, un vai mēs maz tam vispār ticam, ja? Un kādā kontekstā mēs ticam, par to parunāsim. Tādēļ, ka Dieva vārds saka, ka tieši šajā spēkā mēs arī paši tiekam augšām celti jaunai dzīvei Kristū. Un, protams, tas ir pats svētais gars, ja, kurš ir izlietis mūsu sirdī kā Dieva mīlestība, caur ko mēs arī tad varam viņa spēkā stiprināti, viņa gudrībā apgaismoti, iet pa dzīvi, uzvarot dažādās situācijās caur ticību Jēzum, kurš jau ir uzvarējis, kurš vēlnu ir uzvarējis, kurš ir uzvarējis to, kurš šodien ir nosaukts par mūsu dvēseli pretinieku, ja, un savukārt Jēzus saka, kurš ir uzvarētājs, ja ne tas, kurš tic, ja, Dieva dēlam. Tātad arī tam, kas notika uz krusta, un pats svarīgākais, mīļie draugi, tam, ka viņš ir augšām celts. Jo, ja mēs neticam augšām celšanai, tad mēs vēl esam savos grēkos, kā to saka svētie raksti. Ja? Un tātad, bet ja par Kristu sludina, mēs balsīsim tagad no 1. korintiešiem 15. nodaļas, ja? No 12. panta. Bet ja par Kristu sludina, ka viņš ir augšām cēlies no mirušajiem, kādēļ tad daži starp jums runā, ka nav mirušo augšām celšanās? Ja jau nav mirušo augšām celšanās, tad arī Kristus nav augšām cēlies. Bet ja Kristus nav augšām cēlies, tad jau veltīgi ir mūsu sludināšana un veltīga jūsu ticība. Tad jau mēs esam Dieva viltus liecinieki, jo esam liecinājuši pret Dievu, it kā viņš Kristu būtu augšām cēlis, ko viņš nemaz nav augšām cēlis, ja jau nav mirušo augšām celšanās. Jo, ja jau mirušie netiek augšām celti, tad arī Kristus nav augšām celts. Bet ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīgi ir jūsu ticība, un jūs vēl esat savos grēkos. Tad jau pazušanā gājuši ir arī Kristū aizmigušie. Ja mēs vienīgi šajā dzīvē ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Bet Kristus ir augšām cēlies no mirušajiem, pirmais no aizmigušajiem. Jā, tātad brīnišķīga rakstvieta. Bet vairāk es gribu parunāt tieši konkrēti par 19. pantu, ja, kur ir teikts, ja mēs vienīgi šajā dzīvē ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Jo bieži vien šis pants tiek lietots tā, ka ja mēs paļaujamies uz Dievu kā uz burvju nūjiņu, ja, tātad tikai šīs dzīves vajadzībām, tad mēs esam visnožēlojamākie cilvēki. Un zināmā mērā tā tas arī ir, un to mēs varam redzēt rakstu kontekstā, ja, visā kopumā, ka tāpēc mums sev jāsauc par laimīgiem, ka mūsu vārdi ir rakstīti mūžīgās dzīvības grāmatā. Nevis tāpēc, ka dēmoni mūs paklaus, ja, vai vēl mums kaut kas izdodās, jo Dievs ir ar mums, ja, bet tāpēc, ka mūsu vārdi ir rakstīti mūžīgās dzīvības grāmatā. Taču izlasot šīs nodaļas kontekstu, ja, tad mēs redzam tātad, ka ja mēs vienīgi šajā dzīvē ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Ka tātad šeit tiek runāts tieši par to, ka mēs, ja raugamies uz Kristu, uz Jēzu kā uz savu piemēru, redzot viņu tikai šīs zemes dzīves laikā, un tātad paļaujoties uz to, ja, tad mēs esam visnožēlojamākie cilvēki, tādēļ, ka mūsos nav šī augšām celšanas spēka darbība, jo viņa notiek tad, kad mēs ticam tam, ka Kristus ir augšām celts, ja, un kad mēs viņu redzam kā tādu, kurš augšām celts. Tieši tādēļ ļoti svarīga šodien ir izpratne par to, kad sākas jauna derība, mīļie draugi. Jo citreiz mēs dzirdam, kad bez maz vai izsmej to, kad saka, kad jauna derība sākas tā kā ar krustu, ja? Tātad ar Kristus augšām celšanos, ar viņa asins izliešanu, ja? Sakot, ka mums taču Bībelē ir nodalījums, ja? Vecā derība un jaunā derība. Respektīvi, jaunā derība, ja, ir uzraksts pirms evaņģēlijiem.
Un jā, tas zināmā mērā mums pasaka, ka tagad būs stāsts vai stāsti vai ieskats jaunā derībā, bet tas nenozīmē, ka tieši no šī momenta sāks jauna derība. Ja mēs redzam lietas pēc būtības, ja, tad mēs saprotam, mēs redzam notikumu gaitu, mēs saprotam, kā viss notika, un mēs ieejam, ja, caur to arī šajā jaunās derības izpratnē, caur notikumiem uz krusta Golgātā. Kur vēl par to ir teikts, ja, tā ļoti konkrēti. Izlasīsim arī rakstu vietas, lai tas mums tā kā nostiprinās. Jā. Tātad. Un maizi ņēmis, viņš pateicās, pārlauza to un tiem to deva, sacīdams, tā ir mana miesa, kas par jums top dota. To daraiet mani pieminēdami. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdienas sacīdams, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums top izlietas. Tātad šeit ļoti skaidri un konkrēti Jēzus pasaka, ka jaunā derība ir manās asinīs. Ja? Tātad manās izlietajās asinīs, jo tālāk ir teikts, kas par jums top izlietas. Tātad šī ir rakstvieta no Lūkas evaņģēlija 22. nodaļas 19. 20. pants. Tāpatās mēs izlasīsim vēl arī no pirmās vēstules korintiešiem 11. nodaļas, sākot no 23. panta. Jo no tā kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīja, ka tas kungs tanī naktī, kad tas tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un sacīja, ņemiet, ēdiet. Tā ir mana miesa, kas par jums top dota. To dariet mani pieminēdami. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdienu un sacīja, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs. To dariet, cik kārt jūs to dzerat, mani pieminēdami. Cik kārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi, tiekams viņš nāks. Tātad šeit mēs redzam, ja, kad arī tiek papildus tam, ka tiek pateikts, ka jaunā derība ir manās asinīs, viņš arī norāda, ja, Jēzus norāda, cik kārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi, tiekams viņš nāks. Tātad pasludiniet šo notikumu, kurā nāca jauna derība, caur ko ir nākusi jauna derība, tādēļ, ka tas cilvēkus atbrīvo. Ja? Cilvēki saprot, ka tātad redzi, viss ir tapis jauns, ja? Viss vecais ir pagājis. Tātad uz mums vairs neatiecās bauslības, prasības un noteikumi. Ja? Tā kā mums tas arī ir skaidrots tālāk apustuļu Pāvila vēstulēs, ja? Ka mēs esam atbrīvoti no soda par grēku, kad Jēzu Kristu mēs esam saņēmuši mūžīgo dzīvību, ka viņa brūcēs mēs esam dziedināti, jo viņš ir samaksājis ar vienu upuri par mūsu grēkiem, ja, ar vienu upuri uz mūžīgiem laikiem par katru cilvēku. Jā, aleluja. Un tātad mums ir jāsaprot, ka tad, kad Jēzus staigāja pa zemes virsu, tātad tajā laikā, ja, kad viņš tā kā no zīdainīša līdz šiem 33 gadiem ja, dzīvoja, tā skaitā viņa kalpošana zināmā mērā, ja, mums ir jāsaprot, ka ne tajā ir mūsu pestīšana, ja mēs viņu redzam kā piemēru. Un, protams, tajā pašā laikā mēs viņu redzam kā piemēru, ja, tādēļ, ka Dievam visos laikos, mīļie draugi, visos laikos viņam ir bijusi svarīga taisna tiesa, žēlstība un ticība. Ja? Bēdas jums rakstu mācītāji un farizēji liekuļi, jo jūs dodat 10. tiesu no mētras, dillēm un ķimenēm, bet esat atstājuši novārtā svarīgāko bauslībā tiesu, žēlstību un ticību. To vajadzēja darīt un to neatstāt. Mēs zinām arī no vecās derības stāstiem, ja, kur Dievs ir
ļoti īpaši akcentējis cilvēkus, kuri ir parādījuši žēlastību, ja, citiem cilvēkiem un ticējuši Dievam. Ja. Mēs zinām arī šo stāstu par ebreju tautu, ja, kura gāja caur tuksnesi un aizgāja bojā neticībā, ja, neticības dēļ. Tātad ticība vienmēr visos laikos ir bijusi aktuāla tieši tāpat kā žēlastība un tieši tāpat kā tiesa. Bet tātad, runājot par tiesu, mums ir jāsaprot, kas ir noticis jaunā derībā, un par to saka Jēzus Jāņa evaņģēlija 16. nodaļā, ja, sakot, ka jā, viņam tagad ir jāiet pie tēva, bet jums ir no tā labāk, ja, un viņš to tā visu saka, jo viņš arī pirms tam min, ja, kad jūs daudz ko nevarat saprast, ja, bet jums ir labākais aizēj, jo nāks svētais gars, kur es jums došu, un viņš pasaulē atklās taisnību, tiesu un grēku, ja, vai grēku, taisnību un tiesu, ja. Tātad, un grēks ir tajā, ja, ka jūs neticat man, ka tie netic man. Taisnība ir tajā, ka es aizēju pie tēva un jūs vairs man neredzēsiet, un tiesa ir tajā, ka velns ir saņēmis savu spriedumu. Ja, tātad viņš ir saņēmis savu spriedumu, un mums to ir jāpatur prātā, un tātad mums ir jāpatur prātā, ka mēs esam jaunā derībā, ja. Es izlasīšu arī kādu raksturvietu, kas arī ļoti skaidri parāda to, ka ja jau mēs neņemam vērā to, ka jauna derība būtībā sākas pēc krusta, mīļie draugi, kur mums jau ir cits status, kur pats Jēzus ir citā statusā, viņš ir augšām celts miesā un ir nosēdies pie tēva labās rokas un ir mūsu augstais priesteris pēc Melhisedeka kārtas, tad tas mums neko nedod. Ja? Tātad mēs varam pilnīgi saputroties, ņemot vērā visu Jēzus teikto bez jaunās derības konteksta, bez tā vēsturiskā konteksta, kurā viņš tajā brīdī bija un runāja saskaņā ar savu misiju, saskaņā ar tēva doto uzdevumu un ar tā brīža derību un to situāciju, gan garīgo, gan arī visās citās lietās. Ja, tieši tāpatās kaut vai tajā, kā viņš runā par to, kad kam pienākās gods, tam gods, ja, tad Dievam to, kas pienākās Dievam, ja, ķēzaram to, kas ķēzaram, un tā tālāk, un tā tālāk. Tātad, kā jau mēs runājam iepriekšējā video, Dievs nav likuma pārkāpējs. Viņš vienmēr darbojās savu likumu ietveros pats, tātad neignorējot to, ja, esot tajā visā līdzdalīgs. Un tieši tāpēc viņš nāca un mira par mums, ja, jo kādam bija jāmirst, ja, un viņš kļuva par šo pilnīgo un svēto upuri, ar kuru pietiek ar vienu reizi upurēt uz mūžīgiem laikiem par katru no mums. Un tātad, kur mēs vēl redzam ļoti skaidri, ja, to, ka Jēzus darbojās vecās derības kontekstā, un ka tātad jauna derība nesākas ar uzrakstu bībeles grāmatu kaut kādā vietā, ja, vai konkrēti pirms evaņģēlijiem, bet tātad jauna derība sākas ar krusta vēsti Jēzus asinīs. Atvainojos. Un tātad lasīsim no Mateja evaņģēlija 15. nodaļas 11. panta. Jēzus tos atstāja un devās atpakaļ uz Tīras un Sidoras apvidu. Un redzi, kāda kanāniešu sieviete, kas tur dzīvoja, nāca pie viņa. Es atvainojos, saukdama: Kungs, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Manu meitu dēmons briesmīgi moka. Bet viņš tai neatbildēja ne vārda. Tad viņa mācekļi pienāca un lūdza: palīdzi tai, jo tā kliedz nākdama aiz mums. Jēzus tiem atbildēja: es neesmu sūtīts ne pie viena cita, kā vienīgi pie Izraēla mana pazudušajām avīm. Pie Izraēla nama pazudušajām avīm, bet sieviete pienākusi klāt, nometās ceļos viņa priekšā sacīdam: Kungs, palīdzi man. Viņš atbildēja: nav labi bērniem domāto maizi nomest sunīšiem. Jā, kungs, viņa sacīja, bet sunīši ēd druskas, kas nobirst no viņu kunga galda.
Tad Jēzus viņai atbildēja: Ak, sieviete, tava ticība ir liela, lai notiek, kā tu vēlies, un tajā brīdī viņas meita kļuva vesela. Tātad, mīļie draugi, mēs redzam, šos stāstus, kur ir pieminēti šie ticības vīri un sievas, tāpat sieva, kur asiņoja un tā tālāk, kuri ticībā, ignorējot visus tā brīža likumus, uzticoties un ticot Dieva žēlstībai, ir saņēmuši savu dziedināšanu, vai jebkādu citu rezultātu, kam viņi ir ticējuši, kas viņiem ir bijis nepieciešams tajā brīdī. Bet tagad iedomāsimies cilvēku, kurš lasa šo, pieņemot, ka jauna derība sākas ar uzrakstu jauna derība, tātad pirms evaņģēlijiem. Un tātad viņš uztver šo visu, ko Jēzus tagad saka, kā kaut ko, kas attiecas uz viņu šodien, jo mēs taču dzīvojam jaunas derības laikā. Un tātad viņš lasa, ka viņš nav nācis pie visiem, viņš ir nācis tikai pie Izraēla nama. Un ka tikai tie ir tie bērni, kuriem pienākas tā maize. Un mēs zinām, ka Jēzus ir maize no debesīm, kura mums sūtīta, un ka bērniem dziedināšana ir bērnu maize. Un tātad tas ir pats Jēzus, viņa žēlstība, viņa klātbūtne un ticība, caur ticību viņam. Bet tātad jūs saprotat, ja cilvēks šo tagad skatās uz šo kā uz jaunās derības realitāti, tad viņš tiek apzakts. Nav teikts, ka viņam būs šāda ticība, kāda bija šai kanānietē, kad viņš varēs ignorēt visu un ticībā vienkārši saņemt to, satvert, kas viņam ir nepieciešams. Bet, kad mēs dzirdam jaunu derību Kristus asinīs, kad mēs saprotam, ka pēc Kristus augšām celšanās mēs varam ieraudzīt sevi šo notikumu kontekstā, jau atbilstoši tam, kā tas patiešām ir likumīgi šodien, caur Kristus nāvi un Kristus augšām celšanos, ko tas ir mainījis, tātad šodien vairs nav jūdi vai grieķi, viņš visus ir darījis par vienu, tātad šī pestīšana, šī dziedināšana tai skaitā pienākās katram cilvēkam, kurš ir viņa bērns, kurš ir apzīmogots ar Svēto garu, tā ir bērnu maize. Tātad, mīļie draugi, tas ir ļoti būtiski. Ja mēs paļaujamies uz Jēzu tikai šīs zemes dzīves laikā, mēs esam kā visnožēlojamākie cilvēki, jo mēs staigājam tādā puspatiesībā. Attiecīgi mums šis augšām celšanas spēks neko nedod, kurš patiesībā mums ir pieejams, bet mēs tiekam apzīmogot ar Svēto garu un baudam no šī spēka, ticot tam, kas tika pabeigts uz krusta, ticot Jēzum, ticot viņa vārdiem un paliekot tajos, tātad prieka vēsts kontekstā. Tās vēsts kontekstā, kurā Jēzus ir miris par mūsu grēkiem, uz krusta demonstrējot savu mīlestību pret cilvēci. Dievs savu mīlestību tā ir atklājis Kristu Jēzu pret katru no mums, tur uz krusta Golgātā. Vēl tad, kad mēs bijām grēcinieki. Un apzinoties, ka viņš šodien ir augšām celts un ka mēs esam viens vesels ar viņu, ticot šai vēstī, ka mēs esam apzīmogot ar Svēto garu, ka caur šo garu mēs arī savā starpā esam vienoti, ka nevairs, ka tātad šis evaņģēlijs ir Dieva spēks ikvienam, kā jūdam, tā grieķim, ka nav vairs izdalīt pēc statusa un no tā atkarībā kaut kādas priekšrocības Dievu priekšā. Vai tu esi jūds vai grieķis, tam nav nozīme, vai sieviete, vai vīrietis, vai brīvais, vai vergs. Katram šodien ir pieeja pie žēlstības troņa, pateicoties Jēzus upurim, pateicoties jaunai derībai viņa asinīs. Amen.